Apskatīsim 3 produktus no Koltek produkcijas, kas var atvieglot jūsu munīcijas glabāšanu un organizēšanu. Koltek ražo daudz dažādas produktu šāvējiem, kas noder arī medniekiem. To produkts ir izslavēta ar izturību un kvalitāti. Mēs apskatīsim munīcijas maku Ammo Wallet 12, munīcijas grāmatas Ammo Bulk 40 un Ammo Bulk 120. Šie 3 produkti piedāvā dažādas risinājumus atkarībā no jūsu vajadzībām munīcijas daudzumu, ko vēlaties nesāt līdzi. Sāksim ar mazāko maku. Šis ir kompakts ērts risinājums tiem, kuriem nepieciešams nesāt līdzi nelielu daudzumu munīcijas. Tas ir ideāli piemērots medībām, kurās nepieciešams ātri un ērti piekļūtai. Tā kompaktu izmēra dēļ to ērti ievietot jakas kabatā, bikšu kabatā. Neliels kompakts maciņš. Man personīgi vēl prasītos jostas stiprinājums. Pārējiem pie munīcijas grāmatas Ammo Bulk 40. Šis maks ir paredzēts lielākam munīcijas daudzumam un nodrošina labāku organizāciju, nodrošina drošu un ērtu munīcijas glabāšanu un transportēšanu. Šeit var ievietot līdz 40 patronā. Ideāli nodara, kad nepieciešams lielāks munīcijas krājums līdzi, kad dodaties vairāk dienu medībās vai treniņu šaušanu. Visbeidzot, esam nonākuši pie lielās munīcijas grāmatas Ammo Bulk 120. Šis lielais maks ir paredzēts tiem, kuriem nepieciešams ērti glabāt nesāt līdzi lielu daudzumu munīcijas, piemēram, šaušanas treniņos vai sacensībās. Kas man personīgi patīk, kad saliekot visu munīciju iekšā, tā aizņem maz vietas ieroču skapī, salīdzinot ar munīcijas kastītēm, kuras arī nav praktiskas. Visi šie maki ir izgatavoti no ļoti izturīga kordura neilona materiāla un kalpos jums ļoti ilgu laiku. Vai mēs iesakām šos produktus? Noteikti. Ceram, ka šis apskats sniedz jums lielāku priekšstatu par šiem 3 produktiem. Kāds no tiem piedāvā savas unikālās priekšrocības un ir piemērots dažādām situācijām. Ja jūs vēlaties iegādāties kādu no šiem produktiem vai uzzināt vairāk par citiem medību aksesuāriem, meklējiet mūsu mājaslapu. Mēs piedāvājam plašu klāstu, augstas kvalitātes produktu, kas palīdzēs jums sasniegt labākus rezultātus medībās un šaušanā. Tiekamies nākamajā video.